Latvijas skolas izdomā veidus, kā labāk iekustināt smadzenes. Tad sākam rīvēt sev ciskas. Rīvējam ar plaukstām uz leju. Rīvējam tā, lai riktīgi sakars plaukstas, lai smadzenēs spīd gaismiņas, daudz gaismiņas. Apgriežam plaukstas otrādi un rīvējam otru plaukstu pusi. Rīvējam. Malači. Un tagad kustinam. Bārstam graudus, nāks, lai putniem ir ko ēst. Kustinam pirkstus, izbārstam. Jā. Un tagad atnāk pīles uz osis un ļaujam viņām paēst, jā? Lai ēd. Un tagad vieglītēm, tā kā zilonis, bet viegls zilonīts atnāk. Viņš tā viegli. Nē, viņš tas ir ziloniņš bērniņš, ja? Ziloņa bērniņš atnāk. Jā, un viņš tā viegli. Un atkal paglaudam, viegli paglaudam sev kājas. Un rīvējam plaukstus un izskaisam, kas ir palicis graudi uz plaukstām. Un rīvējam, ceļam virs galvas un palaižam pa vējam. Izpusi. Rīvējam, visi ceļam gaisā. Rokas. Un vēlreiz, ja? Rīvējam. Un maziem virbuļus. Paldies, aplaudējam paši sev. Pētījumi liecina, ja esam kustīgi, palīdzam, saskaramies, sadarbojamies, mēs iekustinām smadzenes. Projekts Iekustini smadzenes.